ja man šobrīd būtu jāpērk irigators sev no jauna, tad es noteikti sev ņemtu šo te modeli, kas ir GUM 365. Kāpēc? Tāpēc, ka pa lielam visi no šiem starpzonu irigatoriem, viņi darbojas pēc viena tā paša principa, viņiem ir vienāda maksimālā jauda, tas, kas mainās vienkārši ir ražotājs, dizains un aksesuāru skaits, kas ir iekļauts iekšā komplektā, un šis vienkārši ir vislētākais no visiem, un vienlaicīgi viņam ir arī visvairāk maiņas uzgalīšu iekšā, un attiecīgi jauda un garantija viņam ir pilnīgi vienāda. Vai, ja man vajadzētu tīri priekš ceļojumiem tikai, tad es ņemtu šo te no Oakley, kas saucās A10, jo viņš ir arī vienīgais, kurš nevis šauj, kā visi šie te ar patstāvīgi pulsējušu ūdens trūku, tāpēc viņam visiem ir liels ūdens rezervārs. Šis tā tāds kā šāvienus, tāpēc viņam vajag ļoti maz ūdeni, viņam katrs tas šāviens sastāv tikai no 2% ūdens un 98% gaisa, līdz ar to viņš var būt šāds maziņš kompaktiņš, un viņam šo te uzgalu var noņemt nost un ielikt iekšā šeit ūdens rezervārā, kamēr brauca ceļojumos. Tā kā tā būtu mana izvēle, šis te būtu ikdienai pa 39 eiro, un šis te būtu izbraucieniem ceļojumiem, kurš maksā 50